kafijas draugs ir izaudzējis kafijas koku un no nobriedušo kafijas ogu ražas ir pagatavojis pirmo Baltijas valstīs izaudzēto tasas kafijas. Lai gan Baltijas valstu reģiona klimats nav draudzīgs šim augam, mājas apstākļos to izaudzēt ir iespējams. Noteikti gan ir jāpiemina, ka līdz pirmajai kafijas ogu ražai bija jāgaida 7 gadi. Viens no svarīgākajiem posmiem visā kafijas iegūšanas ceļā ir apstrāde. Tiek izšķirtas 2 galvenās kafijas apstrādes metodes – sausā un mitrā. Mēs izmantojām mitro kafijas apstrādes metodi, kas ir visizplatītākā metode kafijas apstrādes nozarē. Apstrādes procesa sākumā vispirms atdalām nobriedušās kafijas ogas no nenobriedušajām. Atdalīšanās laikā ogas ievieto īpašā ūdens rezervuārā, nobriedušās kafijas ogas nogrimst, jo tās ir smagākas, bet izžuvušās ogas kopā ar netīrumiem paliek virspusē. Kad ir atlasītas derīgās ogas, pēc iespējas ātrāk ir jānoņem mīkstums. Pretējā gadījumā fermentācijas gaitā tiks zaudēta kafijas kvalitāte. Noņemot ogai mīkstumu, atrodam 2 kafijas pupiņas. Pupiņām var būt palicis apvalks. Nākamajā posmā kafijas pupiņas atkal ievieto ūdenī, šajā posmā notiek nepieciešamā fermentācija un noirst palikušais apvalks. Atkarībā no fermentācijas temperatūras, kafijas paveida daudzuma un brieduma pakāpes šis posms ilgs no 6 līdz 72 stundām. Pēc fermentācijas kafijas pupiņas nomazgā ar ūdeni un pēc tam vēlreiz šķiro derīgās un nederīgās kafijas pupiņās. Pēc fermentācijas kafijas pupiņās paliek apmēram 50 līdz 60% mitrumu. Nākamais apstrādes posms ir paredzēts mitruma daudzuma samazināšanai. Sākam pupiņu žāvēšanu. Žāvēšana ilgs no 3 līdz 20 dienām. Žāvēšanas ilgumu nosaka dabas apstākļi, temperatūra, mitruma līmenis un veidināšana. Žāvēšana tiek pārtraukta, kad kafijas pupiņu mitruma līmenis sasniedz 12%. Pēc žāvēšanas kafijas pupiņas tiek grauzdētas. Grauzdēšana ir viens no svarīgākajiem kafijas apstrādes posmiem. Grauzdēšanas laikā zaļās pupiņas paliek brūnas, veidojas garš un krāsa, kā arī izdalās kafijas aromāts. Grauzdēšanas ilgums un temperatūra ietekmē kafijas grauzdējuma pakāpi. Tas var būt gaišs, vidējs, tumšs vai ļoti tumšs. Puszaļas kafijas maisījuma grauzdēšanas traukos tiek karsēta ar karstu gaisa plūsmu, līdz pupiņu temperatūra sasniedz 200 līdz 230 grādus pēc Celsija. Pēc grauzdēšanas kafija tiek malta. Maltu var ar rokām, taču visātrāk to var izdarīt ar kafijas dzirnaviņām. Kafija tiek malta apmēram 25 līdz 30 sekundes. Lai izbaudītu perfekti pagatavotas kafijas garšu, ieteicams izvēlēties keramikas krūzītes ar biezākām sieniņām, jo tās labāk saglabā atbilstošu kafijas temperatūru.